Bet sen bez pieturas jau mani šai vietai tramvajs garām nes. Nav vaļas, darbs un citas gaitas, 100 saitēm mani tur un sien, bet, lai cik stipras ir šīs saites, pie skolas tiecas sirds aizvien. Bet Jānis Rūkpelnis izsakās šādi. Lai nekad vairs nebūtu tā kā manos laikos. Viņš skolu beidz 1963. gadā. Astrīda Čakare raksta: lielākas algas un vairāk līdzekļu skolas uzturēšanai. Viņa skolu beidz vēlāk. Cilvēkam ir 2 šūpuļi. Vienu viņš atstāja un aizmirst, tikko nostājas uz kājām. Otrs savu skolu viņš neaizmirsīs nekad, jo tieši šis šūpulis mazo nevarīgo cilvēku bērnu izaudzēja par cilvēku. Harijs Keislers, dzejnieks. Rīgas 2. vidusskolai ir jāpastāv arī turpmāk. Kaut vai tāpēc, ka tik daudz cilvēku atmiņas saistās ar šo patiešām labo skolu, raksta Ināra Šteinerte, juriste, 64. gada absolvente. Žurnāliste Zaiga Grīnberga ir ārkārtīgi norūpējusies. Skolotājiem un skolas vadībai par problēmām alus un cita alkohola, narkotiku lietošanas uzsākšana ir jāinformē sabiedrība, pašvaldības izglītības iestādes, policija, lai problēmas laiku spētu novērst, nevis censties tās noklusēt. Arvīds Plokšta, mākslinieks, skola beidz pirms 28 gadiem. Man bija vislabākie, vismīļākie, vissaprātīgākie klases biedri pasaulē. Skolā strādāja sirsnīgi un stingri, visaugstākā līmeņa skolotāji. Savus mazākos bērnus un nākamos mazbērnus ar prieku atdošu jums. Šķiet, ka tu to arī esi izdarījis, ne? Jā. 1915. gadā Latvijas izglītības biedrība sāka rīkoties, lai varētu nodibināt pirmās vidusskolas ar latviešu mācību valodu. Gadu vēlāk, beidzot tas izdevās. Krievijas valdība deva atļauju. 1916. gads, tad arī ir mūsu skolas dibināšanas gads. Mūsu skola ir dzimusi kara laikā, kad Rīgu bija pārpludinājuši vācu okupētās Kurzemes bēgļi, kad valdīja posts un nabadzība. Pretī iznīcībai stājās griba dzīvot un cīnīties. Togad visa pasaule uzzina par latviešu strēlnieku varonīgajām cīņām Tīreļpurvā, Ložmetē kalnā, Nāves salā. Ja varbūt tieši tāpēc mūsu skola nekad nav palikusi vienaldzīga tautas bēdās un priekos. Varbūt tāpēc vienmēr starp mūsu skolas skolotājiem un audzēkņiem ir bijuši cilvēki, kam rūpējusi tēvzemes mīlestība un gara bagātība. Spilgta liecība tam ir skolas karoga liktenis. To iesvētīja 1937. gada 23. novembrī. Garos padomju okupācijas gadus to slēpa un saglabāja padomju skolas direktors Kundrātu ģimenes galva. Līdz pienāca brīdis, un viņa meita šo karogu atdeva atpakaļ skolē. Kāds tas izskatās šodien, redzēsim vēlāk. Un noteikti to mēs pazīsim. Bet, vai, dārgie draugi, mēs pazīsim savus skolas biedrus un savus skolotājus? Mīļie skolotāji, lūdzu piecelieties. Nu, lūdzu. Lūdzu, jūs taču esat pie skolēniem. Lūk, tie ir viņi, mūsu krustvecāki.
Liela daļa no mums skolu jau ir beiguši pirms daudziem gadiem. Un te man nāk prātā kāds dzejs rindus. Rūs kaut kur aizmirstībā. Ja mūsu skolai ir tik bagātīga vēsture, un tā ilgus jau 90 gadus, un šajos 90 gados ir vairotas un attīstītas ļoti nozīmīgas skolas tradīcijas, tad tas ir saistāms ar šīs dienas skolotāju un skolēnu darbu, un tā ir mūsu Rīgas 2. vidusskolas šodienas viena no svarīgākajām vērtībām. Tālāk nesot Latviešu izglītības biedrības 1916. gada 12. februārī pirmās nacionālās vidējās izglītības iestādes veidotās latviešu tautas tradīcijas un to garu, mūsu skola vienmēr ir bijusi latviska skola. Arī šodien, tāpat kā tās pirmsākumos vai okupācijas gados, vairāk kā 150 skolēnu dejo tautu un moderno deju kolektīvos, skaisti dzied 5 skolas kori, vairāki vokālie ansambļi. Daļa no mūsu skolas teātra studijas dalībniekiem piedalās profesionālu teātra uzvedumos, aktīvi strādā skolas pašpārvalde, skolēnu zinātniskā biedrība, skolēnu biznesa pamatmācību firmas. Šogad skolas meiteņu volejbola komanda ir labākā mūsu valstī. Mūsu meiteņu un zēnu komandas basketbolā ir Rīgā izcīnījuši godpilno Rīgas 2. labākās skolas titulu. Skolēnu vidū ir pasaules čempions 1. jauniešu divīzijā hokejā, valsts čempioni šahā, izlases dalībnieki sieviešu basketbolā, jauniešu volejbola komandā un vieglatlētikā. Saskaņā ar mūsu skolas
konferences un Rīgas domas lēmumu mūsu skola jau 3 gadus pakāpeniski tiek pārveidota par gimnāziju no 7. līdz 12. klasē. Šo darbu mēs pabeigsim tuvākajos 3 gados. Un ejot uz šo mērķi, mēs esam būtiski pārskatījuši mūsu skolas izglītības programmas, paplašinājuši to piedāvājumu. Un esam ļoti gandarīti, ka 2005. gada skolas akreditācijā visaugstāko vērtējumu ir ieguvuši tādas skolas darba pamatjomas, kā skolēnu izaugsmes dinamika, visas mūsu skolas īstenotās izglītības programmas, atbalsts skolēnu mācību darba diferenciācija un personības attīstībai, kā arī pedagogu profesionālā kvalifikācija. Par to vislielākais paldies tagadējiem Rīgas 2. vidusskolas skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem, mūsu skolas atbalstītājiem šeit Latvijā, senajiem draugiem Vācijā, jaunajiem draugiem Norvēģijā un Itālijā. Pēc dažiem mēnešiem mūsu skaistā skolas ēka tiks renovēta, un par to paldies jāsaka Rīgas domas deputātiem no Jaunā laika, Tēvzemes brīvības un Tautas partijas frakcijām. Mūsu sasniegumi noteikti būtu pieticīgāki, ja mēs savu darbu būtu sākuši tukšā vietā. Ja pirms mums tik čakli un rezultatīvi nebūtu strādājuši bijušie skolotāji un skolas darbinieki, tik čakli nebūtu strādājuši mūsu skolas lielākā bagātība, tās absolventi. Šodien mēs sakam jums ikvienam, jūs esiet mīļi gaidīti mūsu skolā. Es novēlu jums gaišu un laimīgu atkal redzēšanos ar klases un skolas biedriem, ar saviem skolotājiem un mūsu mīļo skolas ēku. Pirmais, ko viņi man teica uzmanīt, bija kas? Mani mīļie zaķīši. Tā ir Ausma Vilkis. Mēs nevaram atrast īsto lapas pusi. Atradām. Bioloģijā. Par ko šodien runāsim? Šodien notiek par deju. Bioloģija, lai paliek zemākai skatuvē. Un uz šīs skatuves laikam var laist tikai tādus dzīvus, drošus rumpīšus, kuri te pārvietosies un nenokritīs nost.
Ko sāksiet? Sāksim šodien ar ventiņu deju. Paldies!